Jelgavas Ģederte Elijas Vēstures un mākslas muzejā bija pulcējušies muzeju un turisma speciālisti, lai pārunātu kopīgas sadarbības iespējas un iepazīstinātu ar šīs sezonas piedāvājumu klāstu. Mainīt dzīves tempu, izbaudīt nesteidzīgu niansētu atpūtu, kas ļauj gūt jaunu dzīves pieredzi un rast harmoniju. Uz šādiem principiem balstīta jaunā Latvijas turisma tēla izveide, kur prezentēja Turisma attīstības valsts aģentūra. Ja mēs runājam par visu Latviju, kur mēs arī redzam to pamatu uzdevumu virzīt to turismu plūsmu ārpus Rīgas, jo Rīga šobrīd ir atpazīstams un labs turisma produkts ārvalstu turistiem, tad pamatā šeit ir šie divi virzieni, un viens ir kultūra vēsturiskie resursi, tā skaitā muzeji un mūsu bagātā vēsture, kuru ir iespējams izstāstīt un ieteicams arī izdzīvot un sajust. Un otra lieta, protams, ir daba. Neskartā daba, jūras piekraste, aktīvās atpūtas iespējas, varbūt tieši vairāk koncentrēties uz ģimeni, kā aktīvas un dabas atpūtas mērķa auditorija. Ir vairāk jāapvienojas savā starpā un jārada varbūt pat tāda kā, lai saka, tāds kāpņu efekts, ka ja vienā muzejā, piemēram, rāda padomu laika dizainu, tad otrā muzejā varētu rādīt, padomu laika, dziesmas dziedāt, piemēram. Jo tad tas cilvēks, vienalga mūsējais vai ārzemnieks, viņš būtu ieinteresēts apmeklēt vienu, otru, trešo muzeju. Šai ziņā laba pieredze ir Lietuvā. Viņi tā prot sasaistīt kopā. Bet arī pat tad, ja nav šādu piedāvājumu, jebkurā gadījumā apvienojoties var izdarīt daudz vairāk. Jelgavā tiek turpināta vēsturisko vērtību atjaunošana, kas arvien vairāk papildina turistiem interesantu objektu klāstu. Arī atjaunotā Ģederte Elijas Vēstures un mākslas muzeja ēka, kas bija izvēlēta kā turismu un muzeja speciālistu sanāksmes vieta, ir ievērības cienīga. Akadēmija Petrīna, pirmā augstskola Latvijā. Vienīgi šajā muzejā tik lielā skaitā vienkopus var aplūkot izcilā gleznotāja Ģederte Elijas gleznas. Mēs, protams, gribam palepoties ar Jelgavu, ar Jelgavas vēsturiskajiem, dažiem palikušajiem objektiem, un tas noteikti ir gan mūsu lepnums pils, gan Akadēmija Petrīna, gan pēdējā laikā radītais atjaunotais Trīsvienības baznīcas tornis, Alunāna muzejs, vecpilsēta, kurā ir veiktas restaurācijas darbi. Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ekspozīcijā ir iespējas interaktīvā veidā izsekot vēsturiskiem notikumiem un izzināt senas amatu prasmes. Bet ja ir vēlmes vērt un mērīt stopos, pūros, olektīs un marciņās, tad jādodas uz Ģederte Elijas Vēstures un mākslas muzeju. Literatūrā ļoti bieži pieminētais stops. Es nedomāju, ka visi mēs zinām, kāds tad ir stops un cik liels tilpums. Es domāju, ļoti pieklājīgs. Sviestu mārciņa bija ļoti svarīga lieta, jo uz tirgu veda sviestu mārciņās, un tas ir apmēram 400 gramu. Tur tādus beramus produktus garnecās mērīja. Mums arī tas vēl ir padomā naudiņu, lai saprotu, cik tad to laiku, piemēram, 20. 30. gados, cik tad maksāja tas stops, piemēram, piena, un tāpat sieks un arī mārciņa. Tas viss ir gan interesanti, jo literatūrā mēs ļoti daudz par to lasām. Un patiesībā latviešu valodas un literatūras skolotājiem, vēstures skolotājiem vajadzētu nākt ar bērniem uz muzeju un to visu apskatīties dabā. Un tad viņam tas nebūs tukšs vārds, ko viņš lasa vienu, otru, trešo un nesaprot, un beigās viņam tas teksts kļūst neinteresants. Un tad mēs sakām, ka bērni nesaprot jaunsudrabiņu un negrib lasīt. Nav jau tā, bet ja es kaut ko nesaprotu un nevaru to uzzināt, man tiešām zūd interesi. Un es domāju, ka tas bērnam vēl ātrāk notiek. Tāpēc mēs arī domājam par šādām te interaktīvām ekskursijām, interaktīvām lekcijām, lai būtu iespēja piedalīties, un pašam apjaust, kas tas ir. 14. maijā visā Latvijā notiks muzeju nakts pasākumi. Šī gada muzeju nakts tēma – kaimiņi. Ģederte Elijas Vēstures un mākslas muzejs piedāvās kopā ar kaimiņiem, poļiem, ukraiņiem, ebrejiem, izdejot tautisku deju soli un kopīgi dziedāt dziesmas dažādās valodās.